Diezgan daudziem cilvēkiem tantra ir tāds tabū, tāds aizliegums, ja, un tas iemesls, kādēļ viņi nenāk vai baidās no tantras prakses, tieši ir tādēļ, ka tur notiek darbs pāros. Un tiklīdz mēs dzirdam darbs pāros, mums uzreiz izlaiž pilnīgi visi mūsu tarakāni galvā, un īpaši, ja tie ir saistīti ar seksualitāti. Jo šeit izlaiž ārā priekšstats par to, ka tantra pāros nozīmē seksualitāti, kaut kādu romantiku, bet tā patiesība ir pavisam citādāka. Tantrā pāru darbs ir ļoti spēcīgs klātbūtnes, tāds katalizators, ja tā var teikt, tāds izdziņas ceļš, kur mēs sevi sajūtam, kur mēs iemācāmies būt klāt, kur mēs iemācāmies klāt esot, sajust sevi, sajust savu ķermeņa reakcijas uz vienu cilvēku, uz otru cilvēku, uz dažādiem vārdiem, uz dažādām izpausmēm. To mēs nevaram izdarīt vieni paši. Un kad mēs to pieredzam, tad tāds, wow, tantra ir par to, tantra ir kaut kas cits. Patiesībā, jā, un tas ir pieredzēšanas vērts. Un tad, kad to pieredz, tad arī tā domforma galvā par to, kad šausmas, kas tur notiks, viņa izklīst, viņa sāk izšķaidīties. Tas ir pieredzēšanas jautājums, kurā mēs varam izmainīt to, kas notiek mūsu struktūrā, kas notiek mūsu galvā, kas notiek mūsu ķermenī.